Sveicināti visi skatītāji. Šodien atrodamies Liepājā. Blakus man ir Jurijs Dambīts. Čau, Juri! Pirmo, ko es gribu pateikt, tas ir liels paldies par ielūgumu uz Liepāju. Pirmo reizi no bērnības esmu šeit atbraucis. Pastāsti nedaudz par sevi, kas tu esi, no kurienes tu nāc un ko tad šodien mēs darīsim. Jā. Visiem labdien! Mani sauc Jurijs Dambīts. Esmu no Liepājas. Esmu atlētis, kas gatavojās kultūras sacensībām. Esmu jau vairāk kārt piedalījies. Šodien mēs Liepājā parādīsim, ka Liepājā arī kaut kas notiek, ka Liepājā ir sportisti, atlēti, kas gatavojās sacensībām. Un pastāstīsim par to, ka Liepājā būs kaut kas jauns. Pirmo reizi notiks arī kultūras sacensības, fitness un bodybuilding sacensības nāk versijā. Vai tāda veida sacensības notiks pirmo reizi Liepājā? Ja pa pašu vēsturi, tad es atceros, ka kaut kādos 90. gados ir notikušas tādas sacensības. Bet, cik es zinu, tad tā bija vienīgā un pēdējā reize, kad tāds ir bijis līdz šim. Tā kā tie teorētiski sanāk gandrīz kopš 90. gadiem pirmā reize. Cik daudz ir ieplānots sportistu tieši startēt? To jau tagad tā uzreiz ir grūti pateikt, bet plānots ir ap 60. Es ceru, jo vairāk, jo labāk būs tie sportisti, bet domāju, 60 sportisti varētu ņemt dalību. Brauc liepājnieki paši par sevi, tos mēs apskatīsim šodien, kas gatavojās. Protams, Latvija, bet ir arī uzaicināts kaimiņu valsts, kā Lietuva, Igaunija, un ir arī Indijas pārstāvs, un domāju, ka valstu skaits būs diezgan kupls. Kas tieši grasās startēt, pārstāvēt Liepāju? Liepāju pārstāvēt es, tas ir bodybuilding kategorijā. Tur būs Oskars Rūperts, viņš būs atlētika kategorijā. Viņš jau pagājušajā gadā startēja, bet kā jauniņai šogad viņam tā ir pirmā jau kā pieredzējušiem sportistam. Tad būs shape kategorijā Lāsma būs. Viņa jau ir vairākus gadus startējusi un šogad arī startēs. Un būs arī no Liepājas jauns atlēts, kas startēs Novi kategorijā, Nikita. Skaidrs. Šodien varbūt arī iepazīstinās ar visiem sportistiem, ja? Liepājniekiem. Jā, protams, izvadāšu, parādīšu, kā viņi gatavojās, un viņi stādīsies ar sev priekšā. Tikko redzējām dažus fragmentus no tava treniņa. Varbūt to arī par sevi mazliet bišķīt vairāk pastāstīt. Kur tu esi startējis, tavi labākie sasniegumi? Jā, par sevi startējis. Vispār sacensībās es startējis diezgan daudz, jau kaut kāds uz skatuves bijis vairāk kā 30 reizes. Pa visiem šitiem gadiem. Tālākie mani starti ir bijuši Kosovā, ir bijuši Maltā, Nabas versijā, pasaules čempionātā un Naka Universal Hamburgā. Lielākie sasniegumi, ja skaita šeit vietējos, tad ir 2015. gadā Naka versijā lielākais progress un Nabas versijā absolūtais Latvijas čempions. Šogad
Šogad šī man ir pirmā sezona, parasti startēju 2 sezonas pavasara un rudens sezonā. Šogad es startējuši tikai rudens sezonā. Šis gads man bija tāds, kur es esmu mēģinājis uzaudzēt muskuļu masu. Cik man būs izdevies uzaudzēt, to mēs redzēsim uz skatuves ātrāk. Ātrāk neko īpaši neteikšu. Cik kilogrami pienākuši klāt un kā forma ir izveidojusies. Katrā ziņā man katrs gads ir kā eksperiments, jo katra sezona gatavojoties man ir kaut kas jauns. Šogad man bija ļoti garš periods, kad es audzēju muskuļu masu, tā kā atkal sevi izzināju. Man šis sports ar to arī ļoti patīk. Tu stāstīji tikko par saviem panākumiem, bet vai tu atceries, kā bija pirmā reizē, kad tu kāpi uz skatuves? Pirmā reizē? Vispār jā, es atceros pirmo reizi, bija vairāk vai mazāk bija satraucies. Kad es uzkāpu uz skatuves pirmā reizi, es domāju, ka mums kaut tikai ātrāk tikt no tās skatuves, izdarīt visu, ko vajag un mirs. Un tad, kad es nokāpu no tās skatuves, tur nopūtos un domāju, nē, to man vajag vēl un vēl. Jā, pirmā reize bija, protams, bija satraukums, drūcis, nebija pārliecināts par sevi. Likās, kur es esmu ielīdis, ko es te vispār daru. Visi tādi lieli unkuļi ir. Pirmā reize mēram tad satraukums vien bija liels. Ok, paldies, ka padalījies. There's no jack shit was handed to me. I'd rather die than put my hands out. Yeah, a sucker test me and my fam and that's a man down. If you had an ounce of foresight, then you would stand down. Life, I cherish every minute of it. But death is certain, so let's talk about a different subject. Like For the Hope was a classic and they'll be running it backwards for 20 years. I second every single sentence from it. Yeah, tell Nas he should've signed me. I don't hold it against you, I blame the timing. I remember meeting you up at Philippe Chow's. You stood up out your chair when I freestyle. Then you told me how much you respected me. I didn't hear back, I would've changed the trajectory. It's all good, I'ma build my own legacy. Fuck following the recipe, this shit is my destiny. Just know I got pure intentions in this Instagram world. I'm never seeking attention for my face, just my words. So I hope that you never mention me amongst these herbs. I leave these herbs burn, shit, you can't hold a candle to me. Man, we started off last in this relay race when they ran it to me. I told them hand it to me, let me do my thing. How we losing, Harry Hudson in the wings. I got if I die today, at least it's in LA. If I die today, at least it's in LA. If I die today, at least it's in LA. Atrodamies Olimpiskajā sporta centrā, Olimp sporta klubā, un blakus man ir 2 Liepājas sportisti. Iepazīsimies. Oskars. Plāsma. Ok, uzdosim pāris jautājumus. Kāpēc sāki trenēties? Sāku trenēties, lai būtu savādāks, atšķirīgs no visiem pārējiem cilvēciņiem, kas katru dienu staigā arī mums riņķī. Varbūt bija kaut kas tieši, uz ko tu vairāk tā tēmēji, kas tev sevi varbūt nepatika, rokas mazākas vai vēl kaut kas? Laikam viss. Viss ķermenis. Es gribēju viņu uzbūvēt, kādu viņi ir uzbūvējuši citi sportisti. Smuku, lai citiem cilvēkiem ir skaudība, ka es staigāju. Kas bija tavs etalons? Varbūt Arnolds? Arī, protams. Ļoti daudz sportisti. Kādi 2? Zēns, jā. Jā. Tagad ir jauni daudz sportisti. Tur Simons Panda ir Džoko De Bruyne tāds. Ir no Spānijas vēl tāds Konstantīns. Ļoti spēcīgi, kas ir klasiskais bodybuilding pārstāvi un fitness modeļu pārstāvi.
tiem sekoju līdzi un skatos. Un jūtu, kad es arī eju līdzi. Tikai ir jāgrib iet un darīt. Un cik ilgi trenējies tu? Es trenējos 5 gadus tieši fitnes jomā, bet principā ar sportu es nodarbojusies ar dažādiem sporta veidiem jau sākot no pamatskolas, vidusskolas, bet ar fitnes es tieši sāku nodarboties, kad iestājos Rīgā Sporta akadēmijā. Varbūt pastāstīs kādus, savus sporta veidiņus, ar ko tu nodarbojies, kas tev visvairāk patika, bet kurus tu tomēr pameti? Nebija tā, ka es konkrēti biju tur vai volejbolā vai basketbolā, bet mēs gājām gan spēlēt to pašu volejbolu, basketbolu. Vasarās mēs vienkārši bariņš satikāmies un spēlējām visu kaut ko. Tā. Principā vispār ar fitnesi es sāku nodarboties tāpēc, kad man bija pašai trauma potītei, man bija smags sastiepums un izmežģījums, un tad es dabūju iet uz trenažieru zāli arī Sporta akadēmijā, lai nostiprinātu potīti un atvesaļot. Un man tur viss tā iepatikās, tas treniņu process un viss, kad es arī nomainīju savu kvalifikāciju un aizgāju uz fitnes treneriem. Jo tad, kad es iestājos Sporta akadēmijā, es iestājos uz sporta skolotājiem, nevis fitnes treneriem. Cik ilgi tu jau šobrīd trenējies? 3 gadi kopā, tā profesionāli ar treneru palīdzību 2 gadi būs pagājuši. Cik ilgi nodarbojies tu ar fitnesu un cik liels tev ir jau kā fitnesa treneres stāsts? Principā pēdējā kursā es nopietni sāku nodarboties tieši ar fitnesu, un tas sanāk 4 gadi kopā. Jo tagad šobrīd es arī gatavojos fitnesa sacensībām, un tās notiks pirmo reizi arī Liepājā, par ko ir ļoti liels prieks. Un principā, jā, kā es sāku arī nodarboties, tā nopietnāk tā es arī jau sāku startēt, jau kāpt uz skatuves. Šogad būs 4. sezona, 4. sacensības, jā. Un kā fitnesa trenerei, kā ir no tava skatu punkta? Tagad vairāk cilvēki pievēršas tam fitnesam, vai tas bums jau samazinās, vai vēl joprojām ir tā, ka tas Ir tā, ka šobrīd ir daudz vairāk, jo tad, kad es pirms 4 gadiem kāpu uz skatuves, arī manā kategorijā bija pāris meitenes, 5, 6, šobrīd jau tas ir 11. Un tas nav tikai manā kategorijā, visās, cik es esmu novērojis, fitness ir palicis ļoti populārs. Un tu nepieminēji, kāda ir tava kategorija? Fitnesa modeļu, bikini shape, kā kurās, nolikumā, jo ir dažādas federācijas, kurās es arī startējusi esmu, un tā. Man ir tā, ka pirmās sacensības man bija pirms 4 gadiem Igaunijā, un sākumā es domāju pēc šīm sacensībām, ka es savu mūžu vairs nepiedalīšos, tāpēc, ka bija tā, ka tur bija viena kategorija, un izrādās žūrija bija nolēmusi, ka es neatbilstu šai kategorijai, un man vismazai vairs beigās vispār nevērtēja, un tad man bija tāds liels šoks, bet pēc tam es domāju, nē, es tā nepadošos, man sev ir jāpierāda un viss, un pēc tam 2. un 3. gadā es sev pierādīju, un es esmu ļoti gandarīta, un tā man bija arī kā motivācija, cīnīties tālāk, un nepadoties. Apsveicami. Parunāsim nedaudz par nākotnes plāniem. Kādi ir jūsu nākotnes plāni? Aptuveni, kur jūs abi divi sevi redzat pēc, 3 gadiem? Sāksim ar tevi. Kur es sev redzu? Redzu sev varbūt lielāku, noteikti, jo patreiz tā laikam viss tas notiek, ja iet uz priekšu. Tā grūti man spriest, jo salīdzinoši man dzīve tur ar ģimeni un viss ir sākusies. Protams, es ceru, ka es ar šo sportu vēl turpināšu nodarboties un viss ies uz priekšu, jo Jūras jau noteikti man vaļā nelaidīs, tas ir viennozīmīgi. Un kāpsim pa pirmām vietām, Tāda jābūt mērķim laikam. Jāpiedalās vairāk, jākāpj uz piedestālu vairāk. Jābūt apmierinātam, tas ir tas bīdītājs. Man ir galvenais, lai man ir kas bīda, un tā vieta un emocijas, tas tie draugi, kas rodās sacensībās, ka viņi tev palīdz motivēt. Braucam, daram, notiek, būs. Būs tev vieta, būs man vieta, un kaut reiz paliek 6., 5., tev paspiež roku un pasaka, tu labi izstījies. Tas draugu atbalsts, un es domāju, ka tiekšos pēc atbalsta un draugiem jau ne. No savas puses varu pateikt, ka īstenībā visi bodybuilderi un fitnesisti ir draudzīgi cilvēki, nevis kā par viņiem daudzās vietās izsakās. Es domāju, jūs piekrītat 100%. Jā. Un kā būs ar tevi?
Man ir tā, ka šobrīd es strādāju tagad tādā privātā sporta klubā un trenēju cilvēkus, dažādu vecumu cilvēkus, vadu individuālos treniņus, bet pēc kādiem 3-4 gadiem mans tagad tāds mērķis, varbūt arī sapnīts, būtu atvērt kaut ko pašai savu. Tas ir zālīti kaut kā. Jā. Kas palīdz tev sportā? Kas tev bīda uz priekšu? Kas tev stum? Kas tev nedod nolaist rokas? Ikdienā mani bīd uz priekšu īstenībā mans darbs, ka es redzu, kādas pozitīvas emocijas es sagādāju citiem cilvēkiem, ka viņi nāk uz fitnesu zāli ar lielu prieku. Un tās emocijas, kad sieviete ir zaudējusi tauku procentu, kad viņa ir uzlabojusi savu veselības stāvokli, tas īstenībā ļoti dzen uz priekšu, kad cilvēks atnāk, viņš sasniedz savu mērķi. Un tieši mani uz sacensībām dzen uz priekšu Juris Dambītis, kas man reāli visu laiku motivē. Un vispār uzsākot fitnesu kā tādu uz sacensībām man motivē ļoti Aleksandra Čuprika Rīgā Sporta akadēmijā un arī viņas tētis Leonīds Čupriks. Tie bija tādi aizsācēji, un šobrīd tas ir Dambītis, kas man tā kā pavelk uz priekšu. Tieši startējot sacensībās. Un tev? Noteikti arī Juris. Droši, ka Juris, jo pirmo palīdzību es gāju pēc Jurim prasīt, lūgt. Sākas trenēties mūsu pašu Liepājas sporta zālē Lāčplēs, un tur tad Juris arī trenējās un bija treneris. Gāja ar jautājumu, ka grib trenēties un tikt uz skatuves. Juris teica, nav jau pirmais pēdējais, kas grib. Taisam! Katru dienu Juris nāk klāt, kaut ko saka, to. Viņš saka, būs labi. Izstāsta, ka būs. Tas man arī viss palīdzēja aizsākt. Un paša doma un ideja, ka kaut kādu mērķi vajag mērķi. Un tiecāmies. Beigās arī nonācām un tagad turpinām. Kaut kā tā. Ko novēlēšu tad jums abiem diviem veiksmi un mēs sekosim jums. Paldies. Get the kilos, 50%. If you are not bilingual, get the fuck up out of town before we run your ass down. Underground, how I came out. Any nigga try to stop me, let it hang out, let it bang, let it rain out. Yo soy el Dios, you are Dios, nigga. I am the God. Get a nigga chopped up on a Tuesday. While the club going. Esam klāt uz mūsu pēdējo pieturvietu, tas ir fitnesa klubs Planēta, un blakus sēž man atlēts no šī sporta kluba. Iepazīsimies. Свидетельно всем. Меня зовут Никита Путилов, и я работаю в клубе «Планета Фитнес». Я провожу тренировки групповые, а также персональные. Расскажи, пожалуйста, о себе побольше. Когда ты начал тренироваться, сколько лет ты уже занимаешься? Я начал свои тренировки с раннего детства, потому что рос в спортивной семье. И сначала это была гимнастика, потом бокс, потом плавание. И серьезно начал заниматься именно в тренажерном зале, наверное, где-то с 23. Сейчас мне 29. И я перепробовал много разных видов спорта. Я сейчас соревнуюсь по пауэрлифтингу, по версии EPF. И также пробовал свои силы в кроссфите. И сейчас решил попробовать бодибилдинг. Именно сушку и так далее. В подготовке мне очень сильно помогает Юрис Дамбитис. Он меня учит позировать, как правильно питаться, как менять свои тренировки. Потому что это совсем другие ощущения. И тренироваться стало гораздо сложнее, потому что нет сил. И приходится перестраиваться. Но я считаю, что это необходимые испытания, которые мне нужно преодолеть, чтобы стать лучше и счастливее. Что тебе дает мотивацию в этой жизни? Не останавливаться, получается, у тебя семья спортсменов, все получается, да? Это как бы твоя мотивация или хочешь быть лучше кто-то из них или как-то так?
Я думаю, что основную мотивацию мне дают родители, потому что они воспитали у меня этот волевой характер, и просто это есть во мне, и все, я не могу это изменить. То есть мне все время хочется к чему-то большему стремиться, что-то завоевывать, постоянно развиваться. Я думаю, что это родители в меня вложили. Я смотрю на них, что они уже им 5-й десяток, и они отлично выглядят в спортивной форме, сами занимаются спортом. Я думаю, что это основное. Может, можешь рассказать немного про свою рутину? Я просыпаюсь в 7 утра, иду гулять с собакой. В это время моя любимая девушка готовит нам завтрак. Просыпаюсь, и в 9 утра я уже начинаю заниматься. Потому что где-то 10:30 приходят у меня первые клиенты, персональная тренировка, и я с ними работаю. И потом у меня снова перекус. Далее опять я провожу тренировки. И, в принципе, целый день у меня проходит, я провожу тренировки, питаюсь и ложусь спать. Вот ты как новый спортсмен, как у тебя с позированием? Ну, в планете мне удобно делать позирование, поскольку здесь очень много зеркал. То есть это большой плюс, потому что при подготовке к бодибилдингу это обязательно. Потому что без позирования можно иметь очень хорошую форму, иметь большой объем мускулатуры, рельеф, но если ты позировать не умеешь, не можешь это показать, то нет смысла. То есть после каждой тренировки я стараюсь немножко попозировать, именно когда устал, по советам Юриса Дамбитиса, именно когда устал, нужно это делать, потому что когда в день соревнований ощущение будет такое, как будто бы ты уже несколько раз потренировался. То есть обязательно после тренировки позирования. Что у тебя самое трудное, вот именно в бодибилдинге, в качалке? Ну, именно на подготовке на сушке это трудно перестроиться, потому что я всегда раньше работал на силу, выступал по пауэрлифтингу, и всегда было много сил. И, то есть, сейчас у меня совсем меньше сил, стало меньше сил, и поэтому приходится менять тактику. Но Юрис мне в этом помогает. Он мне объяснил, что уже не нужно сейчас гнаться за весами, нужно делать больше дропсетов, суперсетов. Это первое. И второе – это питание. То есть на сушке я убираю все свои любимые вкусняшки, урезаю углеводы и питаюсь более сбалансированно, более умеренно. Но в этом мне помогает моя любимая девушка, потому что она мне очень вкусно готовит. Даже на сушке я умудряюсь вкусно поесть. То есть я ем куриные грудки, но они так вкусно приготовлены, что мне не доставляет это дискомфорта. Также мы некоторые используем такие лайфхаки. Могу даже посоветовать кому-то. Это, например, иногда можно, если очень хочется, съесть печеньки, но не обычные печеньки, а печеньки, купленные в отделе для диабетиков, в которых только углеводы есть, чуть-чуть совсем, и нет сахара. Также я использую протеиновые шоколадки. То есть это очень помогает, потому что если очень жестко, то можно и сорваться. Нужно очень аккуратно, иногда вот хочется добавить там лишних 5 грамм печеньки, но без сахара, диетических. И вот такой предпоследний вопрос. А какие твои ощущения, вот, что буквально уже через месяц, да, ты уже будешь выступать совсем в другой категории? Ну, для меня это прежде всего необходимый опыт. То есть это конечно, трудности, это какие-то испытания, но я считаю, что это необходимо, это каждый человек должен через это пройти, чтобы именно стать лучше, чтобы стать лучшим человеком и в итоге, чтобы стать счастливее. Потому что если сидеть, ничего не делать, если не будешь развиваться, то и не будет никакого счастья, не будет развития. Это очень важно для меня. Ну и последний вопрос. Где ты себя видишь через 2-3 года? Ты будешь продолжать в бодибилдинге, может быть, обратно в пауэрлифтинг, или попробуешь себя как стронгмен? Я думаю, я буду пробовать разное, но еще моя цель – это стать более медийным человеком, попробовать мотивировать и других людей, то есть как-то делать не только для себя, но чтобы и помогать другим. То есть я думаю, что люди увидят, и они будут мотивироваться. Я готов любыми советами всем помочь, вы можете обращаться ко мне, буду вас мотивировать, буду вам помогать. Спасибо, что поделился с информацией, и желаем тебе успехов. Спасибо большое, спасибо вам. Tātad nobeigumā gribu pateikt, novēlēt visiem sportistiem, topošajiem, esošajiem un bijušajiem, kad nebaidieties īstenot savus mērķus, iet uz sevīm un ticēt, un tad jau arī viss izdosies. Lāsmā?
Visiem es gribētu pateikt to īpaši meitenēm, sievietēm, kad fitness tas nav tikai sporta veids, kurā uzskačāt, tā teikt, muskuļus, bet arī uzlabot veselības stāvokli, fizisko formu un izskatu. Novēlēšu nepadoties, jo procesa laikā viss notiks un panākumi būs. Un gaidiet, viņi vienmēr atnāks, ja tikai darbosieties. Ну, я teikšu tā, нам не важно, сильнее у нас или слабее. Главное, что мы все занимаемся одним делом, мы все братья по железу. Tad brauciet pie mums, Liepājā, un mēs varam patrenēties kopā. Mēs pirmīt redzējām Liepājas atlētis, kas gatavojās sacensībām, redzējām klubus, redzējām vietas Liepāju. Ko gribēju pateikt, Liepājā notiks 6. novembrī sacensības, uz kurām arī šie atlēti gatavojās. Tās būs pirmās nakts sacensības Liepājā. Aicinām visus uz Liepāju, kā skatītājus. Ceru, ka skatītājiem būs interesanti pavērot sacensības, kur ir bodybuilding un fitness. Skatītāji varēs sekot līdzi saviem sportistiem, atlētiem, kurus viņi iepriekš ir redzējuši televīzijās vai kādās citās vietās vai vienkārši pazīst. Tāpat arī paši sportisti aicinām piedalīties, jo būs diezgan labas balvas sportistiem. Tāpat arī skatītājiem, atlētiem, kas sporto līdz šim Liepājā, atnākiet, apstieties, paskatieties. Iespējams, jūs kādu citu gadu piedalīsieties arī jūs, jo kategorijas nav tikai lielie bodybuilding un muskuļotās sievietes, ir arī kategorija Mr. Shape un skatāmas meitenes, skatām atlēti. Kategorijas ir vairākas, un varbūt, ka jūs nākošais gadu arī piedalīties Liepājas sadraudzības kausa sacensībās. Atklātais bodybuilding un fitness sacensības notiks 6. novembrī Liepājā, Latviešu biedrības namā. Gribēju tam visam piemetināt klāt, kad sporta asociācija, sporta federācija NAK dod iespēju cilvēkiem ar kustības traucējumiem piedalīties sacensībās. Būs Liepājā skatām arī atlēti no šādas kategorijas, kur ir atlēti ar kustības traucējumiem. Iesaku atnākt arī Liepājas cilvēkiem ar kustības traucējumiem, pastīties, motivēties, iespējams, lai motivētu tos, kas ir uz skatuves, vai arī motivētu sev, un iespējams arī jūs varēsiet kādreiz ņemt dalību šādā kategorijā. Tā kā Liepājas pilsēta ir ieguvusi Eiropas sporta pilsētas status, tad bodybuildings un fitness pierādīs, ka mēs esam Eiropas līmeņa pasākumu varam uztaisīt un piedalīsies sacensībās sportisti ne tikai no Liepājas, ne tikai no Latvijas, bet arī no kaimiņu valstīm, Lietuvas, Igaunijas, tāpat arī no tālāk, no Krievijas, pat no Indijas. Un vēl daudz pilsētu skaits, valstu skaits, kas piedalīsies sacensībās un sportisti, būs diezgan daudz. Aicinu visus uz Liepāju!